Kas tev patika ceļojumā? Man patika viss, bet es gribu mīs. Gunča? Es aiziešu pamīšu. Sūsmā bija celop? Sūsmā bija celop. Gunča? Man patika ceļojumā. Man patika vākt guliemešu vaciņus pēc tam, kad man gandrīz notriec līdz nāvei. Tu biji kur? Uz highway. Uz highway? Highway. Are you high? Away. Nē, delfieši, kad mēs atbraucām. Are you high? No. Viņi prasīja, vai mēs esam sabīpējušies. Jā, pirmais jautājums. Un kāds bija tas, ka es un jūs teicāt pēc tam, ka jūs redzējāt, bet es jau skrēju uz toleti. Un tad viņi čau. Jā. Bet ceļojums bija ar auru. Salīdēšanās, izdzīvošana, sadraudzēšanās un... tāds izaicinājums. Un izaicinājums. Topēšanā tieši. Jā, tajā. Jā, bet uz mašīnas. Jo katru vakaru jaunā vietā. Mums nebija tā, ka bija pieredums pie vienas vietas. Jo vienkārši mums bija viena māja, otra māja, trešā māja. Es atgriezos. Kura tev māja patika vislabāk? Čībā. Nē, kura māja vietiņa, kur mēs palikām? Kur mēs palikām? Pirmā vietā pie Tībo, Lavelenuf. Es neatceros. Otrā vietā Delfa. Augsti. Trešā vietā Mathieu Brisole. Karsti. Ceturtā vieta, kurā mēs vēl neesam nokļuši, bet mēs zinām, ka būs pie Leilas un Briselē. Laikam nekur. Un kura no šīm 4 vietām? Laikam pie tās Leilas, jo viņa mums brokastis. Dod alkoholu. Un alkoholu un brokastis. Jo piemēram, pie pirmā vieta es neatceros, ka es aizgāju gulēt, es vienkārši pamodos kaut kur. Otrajā vietā bija ļoti augsts, es vienkārši pamodos no augstuma laikam. Trešajā vietā es pamodos visu laiku no tā, ka trokšņoja visi, un bija ļoti karsti. Un ceturtajā vietā ir ļoti laipni. Pārāk laipni. Kāds ir līmenis? Jā. Un es esmu uz ielas joprojām vēl. Un nav kur gulēt tur, bet tāpat tas man Dina, teikums, ko tu varētu pateikt par šo piedzīvojumu? Tas man bija ceļā. Nē, tavs teikums, kas tev ir? Es gribu vēl. Gunča? Come see. I'm a scat man. Es gribēju teikt. I'm a scat man. Pizdauskis. Pizdauskis mjauj, tas ir vienkārši. Vēl viens. Kā darīja sunīts?